Здравствуйте, мои дорогие маленькие любители спорта. Čau, subscriberi! Sveicināti 25. gadā un ir ārā ziema. Tas nozīmē, ka ir laiks jauniem updateiem priek mašīnas. Šogad ir diezgan daudz, kas jāsadara. Es ļoti gribētu tikt uz Ultrace 2025, ja viņš, protams, notika mašīnīti caur šādu. Un jā, pa lielam jāsāk diski jāmaina. Diezgan daudz ko parādīt jums pa lielam, ko liksim virsū. Tā kā jā, iet iekšā garažā, tad es jums parādīšu, kāda update būs priekšā 36. Zашибись! Nu tā esam detaļu noliktavām. Tātad jauns coolers, lai būtu tiešām tie 500 zirgi, pat varbūt vairāk. Un pats galvenais updates, manuprāt, ir šie te diski. 18 NK 3-daļīgi, 11 jēg priekš, 11,5 aizmuguri. Bija pie diska meista restaurēties, šādi izskatās. Priekšējais riepas no streča laiž nost, kaut kas jādomā būs. Un jā, stupicas, visādi špiļkas, visādi leņķa adapteri un vēl viss kaut kas, ko liksim virsū. Tā kā rādīšu jums, kaut ko pamācīšu, un vēl kas būs. Overfender no Fitment Lab. Kā to visu šitajā video likšu virsū. Nu tā, žurciņi ir iekšā. Tātad sekojoši, ko es gribu izdarīt, to gan jau baigi nefilmēšu. Vārstvāku pārlīmēt, lai netek vairāk. Tālāk eļas glāze. Sulojas, kaut vai jaunu blīvi, iespējams, kaut mikroplais, vienkārši citu eļas glāzi uzlikšu. Un karteru blīvi nomainīt. Arī liku jaunu, bet nezinu, kāpēc sulojas. To visu grib novērst, lai nav nekāds eļas noplūds. Un tad jau ķeršos klāt pie tādām nopietnākām lietām, kā kaut kāds tur disku likšana, arku zāģēšana un vispārējais. Kaut ko bišķītiņu uzfilmēs no šitā gan jau. Un jā, tas arī viss palielam. Tad ķersies pie foršajām lietiņām, kas jau būs kaut kāda detaļiņu likšana virsū, nevis vienkārši blīvju mainīšana pa lielam. Nu tā, kur nones lejā visu update'iņu. Diski, overfenderi, phase fāze 3, 75 plus mm par inķi. Tālāk 330 bremzes, no P46 bremžu diski. Stupits arī no 330. Nu un, protams, pārorbitas pašas stupits. Un viss pārējais. Tā kā jā, vajag to visu likt virsū. Nu tā, lūk, tur ir čik. Eļas glāze ir samainīta, vārstvāks jau tur ir nokrāstots pa jaunam, un tad tikai jāpārlīmē. Rekur ir mans intercoolers, Max Speeding Roads, nepērciet viņu. Viņš dara tikai līdz kādiem 400 zirgiem, jo pēc tam karstgaiss, kā jau jūs redzējāt no stenda video. Un rekur es nopirku TurboWorks. Viņam ir labāka šūna. Čomam ir šitāds pats, tikai 76 mm biezumā, nevis 100. Šitais ir pats lielākais, ko varēja dabūt. Šitais ir 100 biezumā, 300 x 600. Pa lielam viņam 500 zirgi ar plānāku intercooleri. Tā kā es domāju, ja es uzlikšu šito, vajadzētu problēmai atrisināties. Tā kā jā, uztalēs viņu virsū, un šitais ies uz vienu citu projektiņu, kas būs nākamajos video, un es domāju, ka jums ļoti patiks. Un ja jūs kaut ko gribat uzzināt vai kaut kas interesē, rakstat komentāru, atbildēšu vienmēr lielāko prieku. Ja būs kaut kas tāds nopietnāks, tad uzfilmēšu varbūt tās vēl atsevišķu video pa lielam. Rekur ir salīdzinājums 100 un 76 mm. Kāda ir atšķirība? Vienāda lieluma, tikai biezuma atšķirās. Tā arī uzliku jauno cooleri. Bija bišku jāpriež vēl balka, paši tie stiprinājumi un bišku jāpārtais paši kronšteini. Bet pa lielam tas pats, kas iepriekš, vienkārši biezāks, un tas arī viss. Jau vārstvācis uzmet, jāapmet vispārējais. Uz visu mīļā foršā hermētiķi. Bet, nu, cerams, ka tagad vismaz vairāk neticēs. Hey! Come on, man! That's too easy! Nu tā, karterīts arī ir nost. Pa lielam, ko pārlīmēs. Rekur, nevis pārlīmēs, uzliks uz jaunas blīvas. Un eļas noplūdēm it kā vajadzētu būt novērstām. Tā kā darbojamies. Nu tā, karterīts ir virsū. Un laiks ir ieliet eļiņu. Es, lai 10-40,
vienkārši interkārā skatos, kur man iepatīkās, to arī laju. Vienkārši mainu viņu ik pēc kaut kādiem 1000 kilometriem. Nu, pa lielam aizbraucu uz trasi, vismaz Jēkapilu. Izgāzējies tur, atbraucu atpakaļ un vēl varbūt bišku pabraukā kaut kur uz mājām atpakaļ un es viņu mainu pa lielam. Nelai nekā dārgoši, tā viena kanna, man liekas, maksāja 25 eiro. Jā, vienkārši mainu bieži, nelai nekādu tur likviju molī un vēl kaut kādu tur eļu baigo. Nezinu, tas labi slikti, bet, nu, tā es daru vienkārši. Pļukš, vaļā. Kaniņi. Пошли, поехали. Nu tā nākamā lieta, pie kā es ķeršos, tas būs nomainīt vajag plauktiem iekšējos šarnīrus. Pret tā, ka tā mašīna ir karuči pa zemi, tas šarnīrs ir pārāk lielā lauzienā un viņš ātri izsitās. Viņi ir jānomaina, tālāk jauns tūs stieņa pirkstiem un paša leņķa adapteri lielam. Tos parādīšu, kā pieskrūvēt, tā kā jā, jaucu visu nost, darbojos un rādu, ko tas var jums parādīt. Nu, tā, karoči, viss ir izjaukts. Tā, nācās izsver āmurīt, nojauks un rekurizās pašas plācnītes. Pa lielam, rekur viņš šādi jāpieskrūvē, caurējošām skrūvēm, plaukt pēc tam jāskrūvē šeit, stūrs pirksts ir šeit jāskrūvē. Apmēram šādi tas izskatās. Tik jāšauj klāt pa lielam ar pistolīti. Бля, весело, заебись. Tā. Nu, pa lielam viss saskrūvēts. Stūris pirksts šeit, plaukt šeit. Tātad šitos stūris pirkstus atstāja priekš tehniskās apskats, jo viņiem ir uzregulēta savirze. Pa lielam pirms tehniskās jānoņem nostās leņķu palielināšanas plāksnes, jāuzliekš tie stūris pirksti, lai riepas stāv daudz normāli. Un rekur ir tie jaunie. Tas ir jāizdara. Jāatjaut viņš šeit vaļā. Rekur ir pats tas stūris stiens. 2 cm aptuveni vītnes ir jānogriež nost, lai var stūris pirksti ieskrūvēt dziļāk iekšā. Jo savādāk viņš atdurās un tu nevar uzregulēt savirzi. Tev ritenis tā kā uz āru stāv. Nezinu, kā paskaidri, ka tur jāgriež 2 cm šeit ir nost, lai var visu saskrūvēt smuki. Tā jānoplaksē un jāskrūvē visu. Tā te šarnīriņi arī pārprasēt un obligāti, kad jūs viņus presējat, tādi punktiņi, viņiem jāskatās ir šādi. Jo šarnīram, rekur uz šito pusi ir liels gājiens, rekur šādi uz sāniem rekāds maziņš, tāpēc to vajag obligāti ievērot. Tā adapteri virsū, šādi tā visa konstrukcija kopā izskatās. Pa lielam kādā veidā palielinās tas leņķis. Līdz ar to, ka rekur šī pirksta vieta ir tuvāk šarnīram, teiksim tā, viņi vairāk to riteni spiež uz āru nekā šitajā vietā. Līdz ar to arī leņķis palielinās, var redzēt. Tur ir vecais pirksts, kur ir jaunais pa lielam. Un arī šajā gadījumā nedaudz mainās kasteris, jo ir pārmest arī šarnīra vieta. Lielam jā, savirzē tik jāuzregulē, tad jau skatīsies, kā ar šito visu turēsies kopā. Nu, un nākamais pie kā jāķerās pie bremzītēm. Šīs ir parastās bremzes pa lielam, nu, 328 2-litrīgais 2.5 bremzes ordinālās. Un es likšu virsū no E46 330 benzīna vai dīzeļa. Nu, tā bremzītes ir nojaukts. Tālāk dodamies apskatīt jauno gultni, jauno stupiciņu, visu to. Rekur ir jaunās stupicis, precīzāk rumbas priekšējās gultni ar pārvartiem
caurumiem 514,3. Jo jaunie diski būs no Japāņu. Nu, Japāņu mašīnām nāk 514. Līdz ar to es te pārurbu šitās te vietas, lai būtu kur pieskrūvēt. Un jāieskrūvē iekšā visās stupicās ir pašs špiļks. Viņām vienīgi rekur šeit ir mīnusiņš, ka es paņēmu tādas stupicis, tajā laikā nebija vēl uz vietas, kas ir pilno šeit visur. Līdz ar to vajadzēs saskrūvēt špiļkas un visur pieķert, es domāju, uz punktiņu, lai viņas nevar izskrūvēties ārā. Un vispārīgi, mazāka lukta būtu pēc iespējas. Tā jā, skrūvēju to visu iekšā ar līmīti, savelku, pieķera punktiņu un lieku virsū. Nu tā pieķers ir šādi. Tas vairāk neskrūvēsies ārā. Un tas, ka vītne tur diezgan maz, es domāju, viss būs čotka palielā. Šādi viss izstās. To šitas jāmauca virsū. Šeit. Šitā. Kuj, tudā. Where are you? Kur ir āmūs? Kur tu dziedājiet filmē? Nu jā, es lieku guldu. Tāpēc tu dziedi? Jā, es nevarēju āmurstrast. Šis mirdāja te. Tu man atkal atnāc, man nodirst reāli. Savs draugu. Es tā kā mamma. Es nediršu, es saku taisnību. Tur ir pārpalījies, izvēju bišķi priekšā. Viss nav pat mašīna grāžās. Bomba. Tu liksi ierakstu video arī šitā? Nē, bet audio. Protams. Čau, mamma. Tā ātrāk nevarēja pateikt? Jo lidoju iekšā. Tagad es runāju. Nē, nelikšu šitā. Likšu. Nē! Tātad rekur ir priekšējie supurtiņi. Tie ir jāsaliek kopā. Tos nefilmēšu, to jūs iepriekšējos video, tur vēl sarežģīt. Tālāk rekur ir, droši var pastāstīt vēl savu peilu. Kā es pasūtīju bremžu disks Interkarā. Vienmēr sakot, pasūtīju, jau nezinu, man viņi stāv diezgan ilgi, jau 2 mēneši kā. Šitie ir pakaļējien. Es atnesu šajien, šitus priekšēju, kaut kādu baigi mazie, un es sajaucu diametrus, nevis pasūtījis no 3,3 tā 46, bet no 2 litrīgā ķipa. Nācās reku ņemt vēl viens bremžu disks. Un reku var redzēt atšķirību vizuāli. Tā teikt, žurkas stok un šīs 330 kuras ir reāli daudzreiz lielākas un masīvākas un bremzēs daudz labāk. Tātad nākamā lieta, kas jāizdara bremžu disku. Reku bremžu disks, reku pārurktā stupica. Vajag atzīmēt un, viens varbūt tās. Vienmēr sakot, rekur ir tie sanāk caurumiņi. Caurumiņi ir dirsā, bet šeit ir urbumi. Vienmēr sakot, jā. Vajag bišku viņus pavīlu, lai bremžu disku varētu uzsēdināt uz tām špiļkām virsū. Un pa lielam tas arī viss, tad varēs tālāk visu to bremžu sistēmu likt kopā. Nu tā, es biju izurbis, izstāstas šāda. Var redzēt, tie caurumi bišķītiņi lielāki ir, ovālāki, bet pa lielam tāpat tās disks būs virsū un neko neredzēs. Būs pa skaisto tā teikt. Un ko jāliek, ir supurtiņš jāsalas kopā, jāuzmet virsū. Un tad jau arī varēs mēģināt piemērīt diskus, vai vispār varēs izgriezt stūri, vai neķersies nekur tā pa lielam. Nu tā skaistie supurtiņi ir salikti, pa lielam viss jauns, izņemot virzulīti, bet viņš te bija jauns praktiski. Obligāti viss šeit satīrīt sēžu vietas, un šīs vadīkliņas nekādā gadījumā nesmērēt, viņš ir domāts pār savus. Kaut kā šādi viss tas kopumā izstās, jāliek virsū. Šāda viss kopumā izskatās, manuprāt, ļoti skaisti. R.V. sarkanie kluči sporta. Ķipā sports, nezinu, ir labāk, nav labāk. Un šādi izskatās, manuprāt, ļoti skaisti. Patīk pašam personīgi, ļoti patīk. Tikai jā, darbojamies ar otru pusi. Šī pusi tā, otra būs tieši tāda pati. Nu tā, ķeramies pie pakaļējām bremzītēm. Šādi viņas izstās, smieklīgas maziņas. Jaucam visu nost un liekam virsū lielo stupici. Pamparam, viss ir nojaukts. Tālāk jāsaliek ir kopā tā lielā stupica. Re, kur ir ABS sensors. Man ABS nemaz neiet,
bet obligāti viņus vajag atstāt ejoši, neejoši, pieskrūvēt, tāpēc, ka tehniski apskata, ka te liek divnieki, ja tos vadus noņem nost. Un jā, jāsaliek kopā, tagad ir tā stupica šeit klāt un jāliek kopā bremzītes vispārējais. Tā, rekur ir jaunā stupica, jau ar rekur saprasētām uniboliņām, gan augšā, gan apakšā. Šitas darbosies daudz labāk nekā polībukses. Nav brīvkustības, reāli unibola ar putekļsargiem, viss ir forši, labi strādās piekari, nekā ar poliuretāna buksēm pa lielam. Tālāk šās 330 stupītes, līdz ar to, rekur arī puses licas, viņai arī ir lielāks. Var redzēt vizuāli, rekur žurks lielā puses, un šī puses ir no E39 mazā pa lielam nāk. Mazā puses un lielās nāk trīniekam dīzelim, šitās nāk benzīniekiem un 2 litru dīzeļiem, ja es nemaldos. Pa lielam, jā, šlicis ir atšķirīgs, bet šitas gals ir vienāds. Šī granāta tāda pati kā žurks lielā pa lielam. Pieļauju, ka šīs puses, man liekas, šrotā tur 10-15 eiro maksā, šīs maksā 50 eiro. Līdz ar to šīs ir lētāks, un es domāju, viņas pat ir labāks nekā žurks, jo viņas ir mazāk nočakarēts, bet nākotnē mans plāns ir E39 trīnieku dīzeļu puses iespraust tur iekšā, bet vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāpārtaisa šī vieta, kur skrūvēs klāt pie flanču, vai nu jāpārtaisa 39. trīnieku dīzeļu flanču, lai viņas var iespraust žurkas reduktorā, vai arī ir vēl viena lieta, var ielikt no E32 difu, 310, to bišku pārtaisot pusrām, bet nu, tad es nezinu, vai varēs tehnisko iziet. Bet tas viss man ir plānā, un protams, to jums visu es parādīšu. Rekur vēl viena tāda atšķirība, rekur 330 tās bremzes, pakaļējās, un rekur ir žurks parastās 2 litri bremzes pa lielam. Rekur redzēt atšķirība pa lielam, kāda ir diametros viss lielāks nekā žurkas ventilējumās bremzes šīs ir. Tā jā, jāiesit iekšā puses, jāmontē viss virsū. Pamparam, un pēc 29 stundām ir gatavs. Šādas tās skaista aizmugurīt. E39 pusesītes. Smuki der iekšā, ideāli pa lielam perfekti. Ir minimāla brīvkustība šāda, bet pa lielam, kad mašīna nosēdīsies, tā puses vairāk sasvērsies, būs vēl lielāks brīvgājiens. Tā kā pa lielam šitais pat ir labāk nekā žurkas oriģinālās puses, jo, ja riktīgi sasēdina žurka, tā puses izstiepjās un, karoči, jā, tad jāliek starpliks. Šajā gadījumā 39. puses minimāli garāk, man tas tieši ir plus, tā teikt. Un jā, bremzītes skaisti salikts, jāatgaiso. Un nākamais pie kā ir jāķerās pa lielam klāt. Kruči jāmēra, jāpieskrūvē uz samarezēm, pagaidām ir overfenderi, jāatzīmē, viss jāizgriež arks, jāķerās pa lielam ar to visu ir, jo tas ir pa lielam pēdējais, kas tāds ir palicis. Tas šeit stāv fenderīši un diski. Sāksim likt overfenders no šīs pusītes. Tur ir viens un otrs. Sākumu pieliksim vienkārši skočiņu, plus mīnus saregulēsim, lai var ar samarezēm pieskrūvēt, piemērīt un atzīmēt, cik daudz arku karoči jāgriež ir ārā pa lielam. Jā, ķeramies pie darba. Tā ir, karoči, skočiņu pielikt, tās līnijas minimāli nesaprāv pa lielam, bet tā diezgan liela šķirba šitajā vietā likās. Kā viņš šeit iet vienādi, un šeit minimāli mazāk, man tas būtu tā kā sīkums. Pišķītiņi jāpiegriež ir šī apakšiņa, minimāli jāpieslīpē visam drustītiņi. Tas arī īsti nevajag pieslīpēt, saprast. Minimāli varbūt šī jāpieslīpē vietiņa. Šeit izstās šādi. Šeit nepieguļ kārtīgi, bet, jā, ja te pieguļas kārtīgi, tad šitini redzēt, ir tāda kancerīgā lielam šeit. Bet, jā, karuši, ko tu gribi no stūšķieris, bet, jā, kaut kā šādi kopumā.
pieslīpēs apakšiņu, un tad jau pamēģinās pieskrūvēt un atzīmēs, kur jāgriež. Nu tā, skrūvītēm ir pieskrūvēts, vēl šeit jāpieskrūvē, bet, šķirbi ir, kad šitādi lielam piemērīt ir, šito vietiņu te bišku piefleksēja, un diezgan visi steini sēž virsū. Aizmūs izstās šādus. Un vēl viena detaļiņa, kas būs jāpieliek klāt, bet vēl domāju, kā labāk pielikt. Bet, ka būs šitāds turpinājums, šādi izskatīsies, jo tāpatās šī bumpera daļa šeit griezīsies nost, lai ritenis pret viņu nestrīdējās. Un ļoti forši, ka Pitmedlab taisa šitādas detaļiņas vēl klāt, kas aizsēc to nogriezto stūri bumperam, un uzreiz viss izskatās daudz estētiskāk, skaistāk un reāli fēni, ka tādi mazi sīkumi tiek piestrādāti. Un jā, palielam, tagad ar flomīti jāatzīmē un būs jāgriež viss ārā. Nu tā, atzīmējām. Šeit skrūvēs overfenderīts. Un te daļa arkas redzamo arī vajadzēs nogriezt un taču tā. Un šitien griežu nost, un tad jau tālāk rādīšu, kā smuki uzlocīt kantīti un aizmetināt uzsvaru. Nu tā skaistā arciņa ir izgriezt. Atmidināt, lai viņa vaļā. Kas te lūk? O, tas kāds skaistamīgs! Nu tā, arciņa šitā ir izgriezt. Great success. Savā nemaz tik slikti nav pasties, tā diezgan laba arka. Palielam tagad, kas ir jāizdara? Jāsaprot, varbūt tās vajag arī tālāk šo arī pastiprinātāju. Kaut stiprības arī jāgriež nost. Bet palielam tagad ko? Šeit vajag visur uzslīpēt, šitās vietas noslīpēt nost, lai ir kur piemitināt. Un šeit vienkārši cik šitā taisni sagriežam un šīs vietas atlokam uz augšu un pēc tam piegriežam un piemetinam šeit klāt. Palielam parādīšu. Tāda izstāsta izzaļģētā arka. Jāpieslīpē bišķītiņ, jāpiedaudz, jāuzķer ar punktiņiem un viss šeit arī šitās vietas jāsametina tevišķi čotki klāt. Jāsaķer ar punktiņiem, jānotīr, jānosmērē ir ar hermētiķi šūpu. Tad jau palielam šī arka būs gatava. Pieskrūvē fenders un jānogriež ir bumpers un jāskatās, kas ir ar šito dubļu sardziņu iekšējo palielam. Bet, kopumā diezgan skaisti. Varbūt tās tā arka tā forma ir tāda ne pārāk, bet, cik varēja tik izgriezt maksimumu, tā teikt, šeit kā varētu vēl, bet, tas nav nepieciešams, jo rats tāpatās šitajā vietā tik tālu neaizies. Nu tā, saķert ar punktiņiem visur ir par riņķi palielam. Tagad vajag ar šubju mastiku noiet pāri palielam. To es darīšu, kad uztaisīšu otru pusi, lai veltīgi netērētu otiņu. Bet, palielam šādu. Vajadzēs aizsmērēt, tad citās vietās bišku lielāku caurumiņu, bet, palielam tas sīkums. Galvenais, ka ir saķerts, kad viss turās kopā. Forši jāapsmērē, jāapstrādā, lai baigi nerūsē, un tad jau viss būs čotka palielam. Nu tā šādi izskatās, viss smuki nohermetizēts šajā pusītē, un tas pats arī šitajā pusītē. Pēc tam ir jānogriež šitien bumper gals, un šits jāpiestiprina smuki. Rekord šeit jau ir nogriez bumper gals, un tur ietestē pagrinājums, un tad būs lielam ideāli. Ko es papētīju, ka vajadzēs kaut kādu 2 cm flancīt ar jaunajiem diskiem. Kā tagad jāķerās ir pie priekšējiem overfenderiem. Nu tā skočiņu uzmet priekšējo fenderī, sanāk ir tieši līdz ar pašu pārnu malu palielam no spārnu, bez mazai vispār nav jēga. Tālāk kā šeit pieskrūvējās smuki, bet šitā daļiņa uziet virsū uz sliekšņu uzliks sanāk. Bet es tā arī atstāšu, lai te ir lielāks sprauga, lai šito te var izgriezt, vienvārds sakot, ārā
lai varētu riteni izgriezt. Un šeit arī spārns jāgriež nost, pati brilla arī jāgriež nost, jo kur tur nāk tāds paplašinājums. Tur būs ķipa šāda, tur jāpiegriež kā šāda un vēl kaut kas aizdomā ar bumperi, lai viņš smukāk aiziet kopā. Kā jāskrūvē, tagad ir klāt, tad ir jāatzīmē un jāgriež ārā. Kaut kā šādi tas kopā izskatīs. Un ko es vēl parādīšu. Re, kur ir uzlikts priekšējais disks. Šis tās, kad nav overfender, tik daudz viņš ir uz āru. Tas ir bez flanšiem, bez nekā. Vienkārši uzlikts virsū pa lielam. Tik daudz uz āru. Un jā, jau ķerās par šejienš. Tas viss jāgriež nost. Vajag tik plats spārnis pa lielam. Fenderīts ir uzķerts, lielam 1, 2, 3, 4 skrūvs, un viņš ļoti labi turās. Man patīk fitment labam, ka viņš ir reāli ļoti labi pieguļ. Viss tādā ziņā ir ļoti forši. Nu, un tagad ir jāatzīmē, kur izgriezt, re, kur oriģinālo arku. Kur var redzēt no mana krēša, re, kur, kas ir bijis sadauzīts taisnots. Bet, pa lielam, tad viss šits ir jāgriež ārā. Nu, gandrīz viss spārns pa lielam. Pamparam, tas izskatās. Tagad, ko jāpieskrūvē pats fenders klāt, un jāpieskrūvē tagad ir brilla, jāskrūvē to mazo detaļiņu, bet izāģēt izstās šādi. Labi, šeit varēja ne tik tālu, bet tas pagrieziena rādītājs, un domāju, ko tur atstāšu to gabalu, izgriezīšu šitā vienkārši lielu. Te nekur nevajadzēja tagad ķerties. Gan jau jānogriež arī šitas pats kronšteins un tauri jāpieskrūvē kaut kur citur. Un re, ko var redzēt no krēša, kas ir palicis. Pēc tam būs, kad noņemt spārns, jānopūš arī viss, jānokrāso, lai mašīnas krāsā skaisti. Pašlaik kaut kā šādi tas viss kopumā. Nu tā, piestiprinē atpakaļ visu. Un šito arī re, kur ieliku šādu. Tāds izskatās iekšpusē. Tur ir brilla nogriezt. Šeit ir viena savilcēja. Vajadzēs uztaisīt vēl vienu, tas bija pagaidtā. Un šādi izskatās iekšpusīte. Kad ir pieskrūvēts. Šeit ir re, kur šitā. Tagad ir jāuzliek ritens virsū un jāapstās, vai vispār stūri varēs izgriezt. Jo stulbi ir tas, ka bumperi, re, kur nevar būt šitā pievilkt klāt. Es nezinu, varbūt tās fēni pasildot, iegriežot iekšpusē tur. Varbūt tās viņi varēs dabūt bišķīgi platāk kā minimums. Tas jau būtu. Būs jādomā ar bumperīti. Reku priekšā ir tā. Lielam varbūt tās vajag ir zemāks rieps. Tur ir tā nopirkt jau zemāks rieps, un tur stāv. Lielam uzmetīs zemāks rieps. Līdz ar to arī samazināsies riepas profils. Un arī šeit samazināsies riepas profils, jo rekur šeit griežot arī skarās. Labi, šeit varētu vēl apgriezt nedaudz. Bet vajadzētu flāns, lai te būtu smuki skaisti viss. Fitmentā vai arī sagāzumu mazāk vajadzētu uzlikt. Bet jā, kad darbosimies, visticamāk jāiznes ir pēc tam riepiņas pārmontēt un jāturpina tālāk darboties. Mēģināt izgriezt stūri un visu pārējo. Nu tā, aiziesim samontēt riepas. Tur ir rekuši tās jaunās 225, 35. Puisim, kā viņi uzstrečosies uz 11J, jo šī riepa ir 235, 40. Tā ir reāli tāda ļozena vienkārši paskatieties galīgi plāna. Bet, cerams, ka sajies. Man tomēr ir taisnie plauki. Vajadzētu visam forši it kā sanākt. Tā šādi. Tā jā, jāliek montēt. Karoči tā, wow. Tā, karoči, mēģināsim tagad piemērīt disku ar šo riepiņu. Nevaram. Tā kaut kas tieši. Špīks. Ok. Disks tagad, karoči, ir pievilkts. Tas izstāst bišķi crazy. Varētu kaut flancīt, divnieku, viennieku, es pat teiktu. Viennieku flancīt, tā lai arciņi cik iesēžās čotka. Un izgriežot stūrīt, rekur šeit iet garām viss, kas darās, šeit. Jā. Tāpēc vajadzēs flancīt, jo rekur te atdurās pret lonžeronu.
labi, vēl nav savirs noregulēt, varbūt tas ritenis nemaz tik daudz negriezīsies ārā. Bet pa lielam, jā, vajadzēs obligāti flancīt, lai stūrīti. Te var apstīties, nu kaut gan rīzi maks leņķis. Tā. Un uz otru pusīt, kas te notiekās pie spārniņa. Te gar pašu. Visticamāk, šito te vajadzēs te tā ar zāļu. Un arī atdurās pret lanžeru. Un vienmēr sakot, reku šitajā vietā, tāpēc vajag flancīt uzmest kaut kādu. Nu tā, vienmēr sakot, es esmu piegriežis šeit visu, šitajās vietās. Tā ieslēgsim gaismu. Un šeit, reku, abās divās pusēs ir apgriezt. Roči, uzliekot šo disku, tagad roči stūri var izgriezt. Aizmirst vienkārši nofilmēt, bet pa lielam jāizstās šādi. Vēl viena lieta, ko es izdarīju, rekur bumpers tagad nestāv tik dziļi kā iepriekš, vajadzēs arī nokrāsot, jo iepriekš viņš stāvēja dziļāk. Savilcēju pielikt. Vienmēr sakot, es balku izdarīju tā, ka viņi ir nedaudz vairāk uz āru, lai šeit, šitajā vietā paliek lielāka atstarpe, lai nav tik daudz jāgriež nost, kā sanāca šitik nogriezt. Bet ir viena problēma. Ir tā, ka nevar izgriezt stūri līdz galam, tāpēc, ka diska iekšējā mala atdurās pret kroči pašu šito te stabilizātoru stieni ar visu to, ka tur ir 1,5 cm flancīts uzlikts. Tāpēc, jā, kaut ko ar to domāšu, varbūt tā jāliek virsū leņķis. Bet tagad nākamais, pie kā ķeršos, tas ir jāuztais, lai durvīs var attaisīt, lai ručkas ir ārpusē pa lielam. No tā, durvi ir izgriezta, un tāpat viņa bija saņurcīta, kurā gadījumā man vajadzētu ručku visu to. Šī viņa var iztaisnot šito vietiņu, tagad kā reiz var šur tik klāt, bet pa lielam es izāģēšu tā te ārā. Šī detaļiņa būs pa virsu, un neviens neko neredzēs, un viss būs akagena. Param. Tātad vienmēr sakot, jāskrūj ārā tā ručka, un jāmēģina iemontēt šeit iekšā. Nu tā, viena ručka ir iekšā. Lai viņi dabūtu forši iekšā, pa lielam rekur šī kantīte, kas ir te stiprinās. Ar fleks viss jānoslīpē, un tad viņi smuki ieliekās iekšā. Durvi uzlikā pa lielam. Nu, pa lielam tas izstās šādi, rekur visu noslīpēt tā kantīte, un līdz ar to varēs tagad smuki viņu ielikt iekšā, pievilkt un ielikt pašu plasmasiņu. Tā kā šeit tas ir izdarīts, rekur skaisti viss. Un rekur šeit iekšpusē arī visi smuki. Rekur ar šito mēlīti, kas ir aizbīdās ķepiņas, kā daudz kas rauj. Īstenībā, lai noņem to plasmasiņu, rekur jāpabīda šitādi tā kā sviriņi. Un rekur tās ķepiņas izklipsējās ārā, un tad var smuki noņemt, neko nenolaužot. Un jā, pa lielam šādi viss kustās. Nu tā, vajadzēja vēl uzmetināt šitādu. Nu, pagarinājumu līdz ar to, ka tā ručka ir vairāk uz āru. Vajag uztaisīt šitādu, nodemonstrēšu kā strādāt. Jāpieliek, jāpiemēr, bet nu, viss strādās. Param. Rekur taisās vaļā. Bišku tur bija tas dzelzīts jāpieregulē, jāpieloka, bet nu beigās karoči sanāca viss izdarīt. Viss koši taisās vaļā. Lielam tas pats tagad jāizdara otrā pusē. Un var teikt tā, ka body kits, viss ir uzinstalēts, piemērīts, piegriezts, viss ir sadarīts. Pēc tam tik jānoņem nost un jānokrāso. Pa lielam šādi tas viss izskatās. It kā, ko vēl rādīt jums pēc tam, ka jau kā ir nokrāsots. Kaut kā šādi visu kopumā. Tā atkal ieslēgšanās param, tā es izdeņu žurkārā. Parādīšu apdētiņas, jo visus nenofilmēju, bet karočā izstās šādi. Manuprāt, ķēdna, tas ir viens. Šitie būs spolējumie diski, tā kā jūs jau redzējāt, kuri būs tie diski. Tad vajag vēl šiten izgriezt no cita puzela bākas vāciņu, tos arī jau būšu dabūjis. Bet, ko es gribu izdarīt? Paņem piemērīt diskus, kā viņi par kopumā uz mašīnas iztīsies, vai man patiks vai nē. Un ir vēl viena lieta, ko es esmu iegādājies nopircis. Tas ir
M3 spidometrs. Es jau visu izvilcu vadu priekš eļas temperatūras. Vēl tikai jāpasūta ir VD oriģinālais sensors, un tad arī eļas temperatūra man rādīs. Un jā, tāds foršs update M3 spidometrs. Jā, tas ir no Angļa vai Amerikas, bet, nu, man pohuj. Tāpēc es atstāšu tādu. Sliktākajā gadījumā var nomainīt to apakšējo daļiņu, var VD oriģinālo pasūtīt, nu, OM, un būs Eiropas variants tad. Bet, nu, man īsti nemais, ka tur ir jūdas. Galvenais, ka rāda līdz 280. Tā kā jā, mēģināšu uzlikt diskus, pastīties, kā iztīsies vispār kopumā. Nu, tā izstās šādi. Man pašam ļoti patīk, bet fitmenti gan man nepatīk. Vajag ritens priekšā būs ar flanci, 100%, lai viss tas sanāks čot flancis. Aizmugurē arī flanci vēl vajag, jo, te, ko var redzēt ar diksi ir iekšā ārkā, bet pakaļ vajag daudzreiz zemāk. Nu, šito nevar tā atstāt, man nepatīk. Viskam vajag gan drīz būt pie ārkas malas, es tā uzskatu. Lielam, jā, šeit ir tā vieta arī atļauj. Un priekšā tas šāds. Tikai vajadzētu vēl vairāk disku uz āru dabūt. Un tad jau būs pa lielam skaisti, es uzskatu. Tad būs pa skaisto. Pašam vispārīgi kopumā patīk kā diskus, tās apagēnas mašīnas. Es domāju, visi Fenderi būs krāsā vispār bomba. Tā jā, jau snost Fenderi, jākrāso, kā jau teicu. Un fitments būs jāregulē pa lielam. Šādi izstās aizmugurīt. Šitā arī plans būs bomba apagēna. Ieslēgšanās no garažas un mēs ķeramies klāt pie Fendera krāsošanas. Tagad improvizēt kameru, kur visur uztaisīs statīvs, visu saliks un īns pa lielam tad visu nokrāsos un varēs skutēt virsū žurkei. Un tā kaut kā. Nu tā šādi izskatās. Fenderīt arī tur uzliks un tad jau ķersies pie gruntēšanas un tad krāsošanas. Вот это фамусы еще. Mujājas, kā šņukurs. Nu, gruntīte ir uzpūsta. Pamparam, viss ir nokrāsos. Arī televizors pēc krāša būs krāsā. Brilla, vispārējais spārns. Nu, baigi to pa spārnu nenosauks. Bet, nu jā, pieslīpēja kaut kāds kakiņs, kas bija uz grunts. Un tagad būtīs virsū akrila krāsa pa liela mašīnas. Un tad jau viss būs pa skaisto. Nu tā, viss detaļiņas ir nokrāsots skaisti. Jā, ir kaut kāda puteklīša, protams. Tāds apgaismojums tagad plēvas, bet viss ir sakrāsots un varēs beidzot likt kopā un būs pat skaisto viss. Tā kā jā, iešu tagad likt kniedītes, iekšā vītņa kniedzes un tad jau varēs pieskrūvēt visu klāt. Un tā, rekur, šī tāds kniedītes smuks, rekur, nav komplektiņa.
Un jā, pa lielam tad ar šitiem rotu skrūvēm visu varēs skaisti saskrūvēt. Tā kā jā, likšu šitien virsū. No, krāsa. Tas, ka galīgi nesapasīs. Jā, tajā reizē tonis bija daudz. Nu tā, karoči, šajā pusītē ir salikts fenderīts. Durvis viss čotka. Pam. Minimāli atšķirās, bet nu tas jau bija gaidāms. Un bāks vāciņu, ko es izdarīju, rekur no citas bunžas izgriez ārā šido pašu detaļu. Un šitā smuki uz skrūvītēm. Ieliku skaisti. Otrā pusītē reku šādi. Un varēs forši attaisīt, nebūs jāčakarējās. Uz pa lielam vienā plaknē, pa skaisto. Vienvārds sakot, žurciņa ir salikta. Viss ir salikts, kas bija jāsaliek, izņemot diski un leņķis līdz galam. Baigi nesanāca trusfilmēts, slikts apgaismojums boksā bija autospēc, tāpēc jā, uzfilmēšu tagad ārā, kad viss ir salikts, kā viss šeit izstās. Pa lielam, jā, fitments tagad galīgā dirsē, bet pa lielam krāsas tonis atšķirās, kas jau bija gaidāms. Kaut ko turpat izlojās mani čomi, pafilmēja. Tā kā jā, šādi viss izstās. Ārā ziema, tāpēc disks pagaidām neliks virsū. Šitam reku smuki iemontējuši to pašu lūciņu iekšā, kur no citas buņas izgriez, visu sadarīja. Es jau biju to pieminējis, man liekas. Bet pa lielam, jā, viss ir skaisti salicies. Daudz maz taisni, viss ir, nav, protams, perfekti, bet ko tu vēlies priekš drifta aparātu pa lielam. Ir tagad jāgaida pavasars, marts, aprīls, jāliek virsū diski un tad jau varēs gāzēt. Un es domāju, ka pa lielam nākamie kadri būs, tā kad diski būs virsū, varbūt brauksim kaut trasīt vēl kaut kur, vai arī uz standu regulēties uz tiem 500 zirgiem, lai beidzot ir. Bet pa lielam, jā, kaut kā šītas video update no žurkas. Tā kā jā, tiekās nākamajos video. Peace.